Politiskajā vidē spekulācija apņem par 3 ZZS ministru tikšanos neseno ar Krievijas vicepremjeru Kovčkungu. Ak, šausmas. Kas viņš jau spiduslims bija, vai kāpēc nevar tikties? Viņš jau nav šitas te Brazīlijas tas ots, kas to slimību, kā sauc to slimību? Zika vīrusu viņam tak nav tam vicepremjeram. Mums ir 4 kaimiņu valsts. Vai tad tā vienotība nezinu, tas Rinkevičs nezinu to. Mums 4 kaimiņu valsts. Viss. Un tagad ministri satikās ar vicepremjeru, kurš ir atvaļinājumā starp citu Latvijā. Labi, atpūš Latvijā, kāpēc neizmantot tādu gadījumu? Un kaimiņu valsts valdības vadītāja vietniekam, pie tam tur jau vajadzētu tā kā paņemties, ar ko viņš īsti atbild. Jā, starp citu. Un viņš jau nav vienīgais. Jā. Vicepremjeram izstāsta Latvijas ministri savu redzējumu tām vai citām Latvijas-Krievijas attiecībām un šo attiecību iespējamiem pozitīviem attīstības virzieniem. Kam no tā slikti? Kam no tā slikti? Un ko jūs domājat, ka tā Krievijas politiku formē vicepremjers? Ko? Kas Rinkevičs? Galīgs sauns. Tad viņš vispār neko nesaprot. Krievijas politiku formē Kremlis. Prezidents ar savu administrāciju. Un pie pārējie tikai pilda. Bet izstāstīt kaimiņu valsts vicepremjeram savu redzējumu, savas iespējas un tā, parādīt labo gribu sadarbībai, kas to slikts, kas ir otrs ceļš, ir tas, ko Rinkevičs iet, karaceļš. Kurš būs bagāts no mums, tas, ka mēs sāksim karot ar Krieviem. Ot tā kā Ukrainā, tālāk. Kurš ir vinnējis? Ukrainas tauta? Krievija? Neviens nav vinnējis. Silda rokas amerikāņi šai ugunskurā. Mēs gribam tādā pašā ugunskurā atrasties. Tas, ka ir problēmas ar piena realizāciju, ar zīvu produkcijas realizāciju, ar gaļas realizāciju, kas mēs to nezinām, kad tranzīta nozarē ir problēmas. Krievijā mums jau ne tikai ir nozīmīgs ārējais partners tirdzniecības, bet arī pakalpojumu eksporta saņēmējs. Tā ir mūsu, ja nebūtu šo te krīzes, Rietumu un Krievijas attiecībās, mūsu IKP būtu pieaugusi, es domāju, vismaz kādu 1,5–2% augstāks, un līdz ar to mums būtu budžetā pavisam cita nauda. Jā. Protams, tāds, ja Rinkevičs baidas tikties ar Krieviem, jo viņu tā teikt, ko viņš tad dzimteni nodos tajā brīdī, ka viņš satiksies ar Krieviem, tad nav ko līdz par ārlietu ministru. Un viņš spriež pēc savas samaitātības plakāpes, ja? Parunās ar Krievijas vicepremjeru un ko viņi kļūst par FSB aģentiem, vai? Pilnīgs murgs. Kurš nerunā? Kas ASV ārlietu ministrs nerunā Krievu ārlietu ministru? Kas Puķins ar Obamu ir bez kontakta, ko jūs jocīgi paliek? Tas vienkārši tā nevar būt. Un nekad nebūs. Tas ir atkal tāds pilnīgi aprobežots šovs. Es atceros, bija Olimpiskā komitejā, bija izpildu komitejas sēde un vajadzēja Latvijas jaunatnes sportistu grupai braukt uz Maskavu uz kaut kādām sporta sacensībām. Un to tur sāka Godmans, tas bija tā zālītē, tajā laikā viņa bija izpildu komiteja. Nē, tas jautājums ir politisks. Kā viņi brauks uz Maskavu sacensībām? Es saku, te jūs tā esat tā domājat, ka ja viņi aizbrauks uz 3 dienām sacensību, ko viņi pārkrievosies, aizmirsīs latviešu valodu, nemīlēs savu dzimteni? Jūs pēc sevis spriežat? Ka es pateicu, tā aizvērās. Delegācija aizbrauca, nostartēja, un visi dzīvi sveiki, veseli un normāli cilvēki. Dumi. Pilnīgi muļķi. Bet vienai daļai droši vien sāk domāt, kā tas ir tā, Es arī tiekos reizi ceturksnī vai reizi pusgadā, kā pēc Krievijas vēstnieka iniciatīvas. Man interesanti uzzināt patieši no Krievijas vēstnieka, kāpēc viņi rīkojas tā un ne savādāk, kā viņi tos situāciju viņi vērtē tā un ne savādāk. Savukārt es izsaku savu viedokli, un kas?
Tas ir tikai normāli. Tāpēc jau ir diplomātiskās attiecības starp valstīm. Jā. Milzīga varoņa vienotība. Jā. Pāris māksliniekiem liedz iebraukšanu Latvijā. Jā. Kad liegums viņiem dziedāt te, tāpēc, ka viņi kaut ko slikti izteikušies par Ukrainu. Ja viņi slikti izteiksies par Ameriku, tad ar viņiem darīt pie sienas likt.